Pakalpojumu aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Mūsu šīs nedēļas viesis Pauls Timrods, šoferis. Jā, tieši tā. Labvakar. Bet ja mēs nerunājam par mašīnām, bet runājam par motocikliem un ceļošanu, kāda ir atšķirība starp tiem, kas ceļo vai brauc ar motocikliem, ar baikiem, ar enduro močiem, ar smagajiem močiem? Kā tā tauta atšķirās un kāda ir atšķirība, kā viņi ceļo? Būtībā tā kā ieroči kaut kādi, Makārovs, Kalašņikovs un pretangranāti. Kurš tālāk tiks? Vai kurš dziļāk tiks? Tās divas dimensijas. Tālāk tu tiksi ar kaut kādu touringa moci vai baiku, dziļāk tu iebrauks ar enduro, un tā smīrīgāk tu iebrauks ar čoperi. Pats? Tad es brauktu ar čoperi visdrīzāk, jo man to baiso ātrumu nevajag, un tik ilgi, cik var ātri pabraukt motociklus, tu nepabrauks pats, tu vienkārši piekusīsi. Un otrkārt neko neredzēs. 200 km pa vāni braucot, ko tu tur ieraudzīsi? Neko, mušas stīklu varbūt ieraudzīs. Un tad nav tā vērojama nekāda. Ar to enduro braukt kaut kur krūmos, to var izdarīt tepat Latvijā, tad nevajag nekur sevišķi ceļot, tu iejājies kaut kādā poligonā, tu esi laimīgs uz dienu. Un ja tu tāda braukšana ar vērošanu, tomēr ir tas čopers. Tomēr tur ir visvairāk iespēja to bagāžu uzlikt un normāli braukt. Ir arī tie tādi turismu motocikli, tādi, kur tomēr bišķi tāds aptecēdēs priekšā, somas aizgurē. Tie noteikti ir visracionālākie, bet man viņi pretīgi liekas pēc izskaties ciesnē. Viņi tā kā tāds teicamnieks klasē, bez jārā, tāds. Viss pareizi. Bet tas ir gadījumā, ja tev viņš tāds mājās ir, tad tu ar viņu arī brauc. Bet pa Eiropu es pieļauju, kad ar močiem ceļo ar saviem močiem. Kā ir, ja brauc kaut kur tālāk? Tur jau tas jocīgais gājiens, kad ceļot pa to Eiropu, manuprāt, motocikli diezgan tāda neiedzīga lieta. Eiropā drīzāk gribētu nokļūt kādā trasē, varbūt izbraukt pa trasi vienkārši, bet tā, es tev pats, pa kuru vietu Eiropā gribētu pabraukt ar moci. Alpos dažas pārējas. Kur pa Toskānas, Vīna kalniem? Jā, kaut kur Alpi, reliefs, līkumi. Polija. Citi tu tur brauks, tu ienīdīsi sev un to dzelzgabalu starp kājām jau pie Varšavas. Tev būs dzels vai tērauda, kā tos sauc, pakaļa vai... Tas ir baigi labais tituls, vai ne? Tu gribētu tādu, ja? Nepaldies. Un ko viņi var dabūt? Ja nobrauc 1000 jūdžu, nenokāpjot nost, tad tu var dabūt to. Ir traumatiski. Varbūt tomēr ne Eiropa. Tad no praktiskā viedokļa tu to savu mīļoto moci kopā ar savu mīļoto sievieti pārvieto uz vietu vai īre? Es neesmu tā piedūries tam dzelzgabalam, lai man viņš būtu vajadzīgs kā kompanjons. Es varu braukt jebkuru motociklu. Un būtībā interesanti jau ir braukt ar to vietējo, kāds ir tur. Tas motocikls, ja tu nonāks ar savu Latvijas moci kaut kādā tur Indijā, piemēram, tā karstumā, tā smilīs, kā viņš ies. Pa Indiju. Jā. Un Indijā vajag noierēt indiešu motociklu, Royal Enfield, gribi 250, gribi 350, gribi 500 kubi, ja? Un brauc, un tu esi kungs uz ceļa, un tu esi ātrāks nekā 99% indiešu saviem mopēdiem. Skatītāji, mums priekšā ir cilvēks, kurš ir bijis Indijā, ir braucis ar motociklu, un viņš ir atgriezies šeit Latvijā. Dzīvs, vai ne? Visu cieņu. Labi, Indijas braukšana. Šī ir viena valsts, kur jāatzīstās, es pie stūres neesmu centies sēsties. Kā ar to sadarbību? Tu pa Latviju taču normāli brauc. Pa Rīgu brauc. Lāmājies, uzgāzē, nepalaid, atgribā no... varu... Tad iebrauc tā Indijas trafikā un saki, hei, savējie, tu taču tāds pats, tu taču māki. Tu arī vari pievērt, nepalaist, uzgāzēt. Pacietīgi stāvēt sastrēgumā. Tev viss šīs spējas ir. Indija tā nav nekāda bēda. Tu arī novēroji tādu fizisku īpašību, kad Indijā, ja tu uzgāzē un brauc ātrāk, tad tu kļūsti šaurāks. Un tad tu vari izspraukties tajā vietā, kur fiziski tā kā nav vieta. To nepietiek, vai uztaurēt. Un tad tu esi šaurāks. Jā, tā kā Harry Potter autobus tā aiziet. Tas ir. Jāmet tā bišķi smadzeņu otrādi, ka pa otru pusi jābrauc. Tas bišķiņi, bet man kā krēlim tas galīgi netraucēs, tā ļoti vienkārši skaidrs, braucam pa to pusi un viss. Un tiem vietējiem bišķi jāpakaujās. Viņi, piemēram, tu ved kaut kādu blondīnu aizmugurē, viņam jau gručka galā, viņš to mopēdu mēģina ieraudzīt, ko tu tur ved. Viņam ir nāvējiet, lai tev tiktu līdzi, bet nevaram mopēdu tikt mociem līdzi. Un tad viņiem jākaujās benzīna tankā. Viņi domā, ka viņiem tie mopēdi vieglāk stumjami. Viņš tam viņa līdz priekšā rindā. Tad tu kā garāks cilvēks vienkārši bišķi tā parāda, ka tu neesi turists, kurš guļ, bet ka tu stāvi rindā, un tā ir tava vieta rindā.
tad ir respekts un tad ir viss kārtībā. Indijā nav īsti rindas koncepta kā parādīt. Jā, viņi spraucās vienkārši, un tad tu tā spiesties aizņemt to vietu pie tā. Indijā un visā Āzijas pasaulē parasti uz tā mopēda vai tā motocikla brauc tu, tavs sieva, tev 3 bērni, vista un vēl 3 čemodāni. Atkarībā no rocības. Ceļošanas gadījumā... Tev pilnīgi pietiek ar vienu mugureni, ja tu esi paņēmis līdzi tādu lietu kā dators. Jo ko tev vajag? Tev kājās ir kaut kas, vēlams, būtu labi potīt, būtu aizsargāt. Tā. Ja, zandaliem, es tie gan ir idiots, tas, tomēr kaut kur, kliekot kāju pie zemes atsist to pirkstu Indijā ar Indijas medicīnu nevajadzētu. Un kaut kādu ķiveri vajag, bet ķiveri jāņem līdzi, jo viņi nesaprot, ka tu prasi, ko tev vajadzētu, vai arī kaut ko ļoti smieklīgi ir piedāvāt. Tādu plasmasas bļodiņu, kādām āstiņām. Un viss, neģērbsies tu tur karstāk, tur nav jēga, tur arī braukt ātri, nevajag līdz ar to, tur tā kaut ādas jaka, tur nav vajadzīgi. Vispār moču ceļošana, tas ir viena dabja. Ceļojums ir divatāji, lielākā barā, tad, lai ir spēks. Vispār vairāk kā 2 braukt ir jau jāmācās speciāli. Tur tomēr tā braukšana, tur jāmāk atrast vadošo, jāmāk atrast noslēdzošo, jāmāk vienoties, kā aizbrauks, ja parunāties jau nevar. Ir jāsarunā, kur apstāsies pirms tam. Un tur ir baigi daudz knifu braukšana barā, tas ir atsevišķi kosmos, tas ir jāmācās. Ceļošana barā vai grupā pats par sevi kosmos. Jā, un drošāk varbūt ir ar 2 močiem, bet es nobraukāju par mēnesi pa to pašu Indiju mierīgi ar 1 motociklu, 2 tā un bez kādām bēdām. Bet tev ir jābūt tā, ka vēl nekas nav beidzies. Tu visu laiku brauc tā doma, ka kur kad bija var būt kaut kāda sūda. Un ja tu to aizmirsti, tad tu nokritīs pēdējā dienā. Jābrauc ir tā, ka visu laiku tā, kā 10% lēnāk nekā gribās. Jo tur var būt jebkās, tur ir sūņi, govi, ziloņi. Bet tie visi... Bet tas attiecās uz visu pasauli. Jā. Un viņi iet, tie visi tie iedzīgie zvēri, ēdamie zvēri, viņi iet normāli pa ceļu, tā kā cilvēki tā pašā virzienā, tā plus mīnus, trafiks normāls. Cūkas Indijā, kuras viņi, protams, neēd. Viņas tur vienkārši ēd kakas. Viņas sēž tajā sausajā tajā zem tā, kur viss krīt lejā un izēd to čupu. Protams, ja kaut ko tādu ēdot, nevar sevišķi gudrs būt. Un tā viņām uznāk kaut kāds kreņķis, kaut panika, kāds viņas izbaida, un viņas mauc pāri perpendikulāri ceļām. Nežēlīgi ātrumā un netīras tādas kakainas kaut kādas. Uz tām nevajag uzrauties. Līdz ar to, ja tu brauc tur ir kaut kāds mājas, tad rēķinies, ka cūka var iet perpendikulāri. Govs normāli, govi nevajag baidīties. Tā kā cūks Indijā ir ļoti slikta lieta. Bet no praktiskā viedokļa motociklu noīrēt ir tas pats, kas noīrēt mašīnu. Jā, tu tev paprasīs tiesības, tāpēc var uzmīt, kā tu attālinies no nomas vietas, vai gluži nekrīt zemē, neizliks dunduks. Un tāpat arī jāmāk ir uzprasīt, ja kaut kas ir salauzts, jāmāk pateikt, ka tev tas un tas štrums nedara. Bet tā motocikla īra bija kaut neatceros, apmēram 3 lati dienā. Tas motocikls maksā, un viņš ir tāds, tā kā jāvat, pēc tā mūsu tā tipa, apmēram tipat vecs kā jāvat. Tas smukāk krāsots noteikti. Viņi ir pēc angļu kopijas, un tos močus ražo tur jau 50 gadus, un viņi iet, un dīvaini bija tas, ka viņš medē to moci, un es tagad, braukšu, kurbulē, viņš saka, lēnāk, es saku, kā lēnāk, viņš jākurbulē, viņš saka, vēl lēnāk, es saku, labi, jo nelec viņš, es tā vēl lēnāk, viņš saka, var vēl lēnāk, tu vispār tā. Tā ļoti garlaicīgi nospietu loģi, viņš tā viņš sāk darboties. Jo tajā karstumā nevar būt liela apgrieziena. Viss darbojas tā, ja indietiem būtu stipri jāsit pa to federi tam mocim, viņš nebrauktu viņu, sasvīdis jābūt tajā brīdī. Viņš tā iedarbina viņu, tā arī brauc lēnā garā. Bet ir arī tādas, ja mēs runājam ne tikai par Indijas močiem, bet arī par Amerikas vai Jaunzēlandes vai Austrālijas močiem, ir arī moču īrē, ir tāds tā kā lielās autokompānijas Avis un Hertz. Ja tas tomēr vienmēr ir onkulim ap stūri. Ne gluži onkulim ap stūri, viņas ir tāds mazliet tā kā marginālāks nekā mašīna īrs, tur nav tie brendi. Tur jāstās ir, ieraksti rent, bike un meklē rokā. Jau redz, kas pēc prestīža, kam lapa kārtīgāka, kas tā kā vairāk, kurš tev atsaucās ātrāk. Tādā veidā. Bet viņas nav tik daudz. Viņas tāds krāsas ar tādiem putniem logo vai kaut oranža melnu vai Harley Davidson kaut kāds uzraksts. Kaut kas tāds atraktīvāks bišķiņ. Un tad apsties, kas viņiem tur ir, kāda moča, kāda tā palete un ņem ciet. Nekas traks tas nav. Bet var arī noīrēt normālu Harleju, viss tikai jautājums par savu maciņu un piemēram, savu gribēšanu. Jaunzēlandē nācās braukt ar Harley. Bija smuks, balts, 96 inči, tā kā vajag, mēram tas 1,3 pēc tiem mūsu mēriem. Un es tur kaut kā aizpēros un gribēju tā kā mocu īrēt laicīgi, bet paskatījos internetā, ka viņiem baigie baneri, ka tur 10-20% discounts. Es domāju, skaidrs, tur ar krīze, viņiem moči pa pilnam, ko es iepriekš īrēšu, maz kas man nepatiks.
Aerots tur kaut kā aizkuļos līdz tai īres vietai. Saka, nu tā, Džeki, man moci, es laižos. Kas tu stulbs? Es taču iepriekš jāpiesakās. Es saku, kas jūs stulbas? Ko jūs liekat baneri, ka jums ir atlaidījums no motocikla? Nu, nē, nu vispār jau esot kaut kas. Man vajag ar somām. Es saku, man vajag ielikt mantas, tos lietas, man vajag 2 somas. Viņi izstiep man Triumfu, 2 litri. Nu, reķina tāds, nu, vidējais mašīnas motors. Lielāks sevišķi vispār nemēdz būt. Nu, sver kāds 400 kg, nu, tāds leduskapis tāds ar somām. Es saku, nu, bišķiņi mazāk, nevar palūkt. Tā kā, nu, mazliet. Nu, pēc brīža bišķi mazāk. Tad atnes to Hārli. Tas bija smuks, balts, tāds somas, viss tā kā vajag. Un tad ar to es nobraucu gan arī mēnesi pa to Jaunzēlandu. Kurš no visiem šiem ceļojumiem atzīstams par tādu, kas vislabākais? Vislabākā braukšanai, tā garšīgi ar moci ir Jaunzēlanda. Tukši ceļi, līkumi visu laiku, ainavu visu laiku. Ir ko darīt, vingro, ņemies. Dienvidsalu, Ziemeļsalu, visur? Dienvidu foršāk. Dienvidu foršāk, tur tā kā mazāk to urbāno šteļu. Un tukšāks arī tas ceļš, bet tur tā kā vēsāks lieta, kā bišķi paliek tur uz Kvinstaunas pusi. Tā. Bet tas ir super priekš vizināšanās. No Indija tas ir wild, tas ir ekstrēmi visu laiku, katrā metrā. Bet tāda vieta, kur es varbūt salicis pa kāju visiem šiem moču ceļotājiem, kur varbūt 100 reizes autoritīvāk pa mani un izbraukājuši varbūt apkārt pasaulē un izbraukuši vēl zin kāds maršruts, tur ir Rīga, Austrālija un ko, tad vienīgais, ko es viņam esmu, ielicis, tas ir Lieldienu sala. Tur ar moci nav braucis neviens. Ja kāds Latvijā brauc, atnāk piesakās. Cik vispār ir braukuši? Cik vispār tur ir bijuši un cik tur vēl var noīrēt moci, Čeki panāk pretī. Tā kā to es varu ielikt pagājā. Visu cieņu. Nākotnes, pieņemam pilnīgi brīvu laiks, pilnīgi brīvu nauda, sapņu ceļojums. Es gribētu ar moci izbraukt pa Japānu. Tas, man liekas, pilnīgs muģeklis dūlāks vēl pa Indiju, jo tur tu vismaz kaut ko var, angliski parunāties un kaut cik saprast. Ja? Japāna, man liekas, varbūt tu informācijas gūzmu, tiem saviem ķeburiem un visu to sviestu, varētu būt tā foršākā lieta. Jo es arī kaut kā pārsvarās braucu arī tur, kur ir tā kreisās puses satiksme. Man tā Japāna tādā ziņā ar derētu. Un man ir tāds niķis, ka man patīk braukt uz salu, nevis uz kontinentu. Es cenšos braukt uz salu ceļu. Vienalga, vai tur surfot vai moci braukt, man patīk, ka ir sala. Jo to var apiet, apskatīties, pierakstīt, biju. Jo kāds man saka, es biju Amerikā. Cik vienreiz? Ko tu redzēji? Cik procents Amerikas tu redzēji? Pirmdienas vējā tu tur redzēji. Ja, ja tu biji Amerikā 10 reizes un katrai citā štatā, ok, tev ir viedoklis. Ja? Bet sālai tādu števu, tu aizbrauc, apsties, visus pasveicini, tīnies, tev ir skaidrs. Ja? Tu esi pabeidzis to procesu. Tāpēc man patīk arī Jaunzēlanda vai Japāna. Tā būs števu, tā ir sala, to ir iespējams apbraukt un liekamies mierā. Ideāli. Lielas paldies, Paul. Mūsu šīs nedēļas viesis bija Pauls Timbrods, šoferis. Ceļojuma aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam.